Sveiki! Vai jūs esat kaut reizi piedalījušies kaut kādā pārdošanas apmācību seminārā? Esat iespējams paši pat pasnieguši kaut kādas zinības, gudrības citiem? Ja jā, tad es ticu, ka jūs esat arī saskārušies ar pieredzi, ka pēc šī semināra ir tāda teātra pēcgarša. Restīvi, līdzīgi kā teātrī, priekškarš aizveras un jums paliek tikai atmiņas, nevis kaut kāds taustāms labums no tā, ko jūs redzējāt un piedzīvojāt. Un tieši tāpēc, lai izvairītos no tā, ka paliek tikai atmiņas un nekā taustāma, Aleksejs Saveljevs vērsās Tirniecības rūpniecības kamerā. Es atceros, tas vēl bija aizpagājušā gada rudens, kad viņš nāca klajā ar lielisku ideju. Saka, uztaisam akadēmiju. Latvijā vēl nekur nav pārdevējus izglītojoša programma, kas ilgtermiņā viņus attīstītu, teiksim, 5 mēnešus pēc kārtas, reizi nedēļā trenējot, mācot praktiskus uzdevumus, dodot, ko katrs var izmantot uz saviem klientiem. Jau uzreiz pēc katras nodarbības. Un tā tas notika. Mēs vienojāmies ar Adros Baltiju, ka mēs taisam 20 nodarbību ciklu. Katrā nodarbībā katrs dalībnieks apgūst vienu iemaņu. Un ar 20 iemaņu arsenālu viņš jau, principā, pie jebkura klienta var doties kā uzvarētājs.